Čau, Latvijas izlase! Sveiciens jums no Bāzeles! Vēlam jums labu spēli un uzvaras! 3-4! Sarauj Latvijā! Šie latviešu puiši un treneri šobrīd ir daļa no hokeja Bāzelē. Arī Oskars Bārtulis, kurš te ir U16 komandas galvenais treneris. Viņš Šveicē ieradās gadu pēc sava dēla, kuru atsūtīja te spēlēt hokeju Covid pandēmijas laikā, jo Šveicē vienkārši varēja trenēties. Nākamajā sezonā ieradās Oskars pats kopā ar Juri Klodānu, un šobrīd viņi jau gatavojas 5. sezonai Šveicē. Tagad ir vasaras sezona, līdz ar to mums ir daudz puiši no citiem mazākiem klubiem ar mums trenējās šos 2 mēnešus. Tā kā gatavojamies 5. mūsu sezonai, kad mēs te esam kā treneri, pārbaudām daudz spēlētājus un gatavojamies nākošo sezonu. Jo mums pamats sastāvs sāks trenēties augustā tikai, jo mums tagad maijs, jūnijas ir 1 ledus nedēļa un pārsvarā mums ir sausie treniņi un jūlijas mums ir brīvs. Un tad augustā mēs sākam. Ja runājam par hokeja treniņiem un spēlēm Šveicē, tad izmaksas šeit svārstās no 700 līdz 1500 frankiem gadā. Ārzemniekiem klāt nāk dzīvošanas un mācību maksa, bet pašiem šveiciešiem tā ir gala summa. Vispār Šveicē tas nav tikai par hokeju, bet vispār te bērnu sports šveiciešiem izmaksā ļoti lēti. Ļoti lēti. Salīdzinot ar Latvijas hokeju, ar Latvijas sportu, es nezinu, ar hokeju, es varu, bet priekš viņiem tas ir tāpat dārgi, viņi pukst vēl, bet te ļoti palīdz pašvaldības, viennozīmīgi viņš ir lētāks nekā Latvijā. Mēs runājam par Rīgu, par privātajiem klubiem, ja mēs salīdzinām ar Liepāju, Jelgavu, Valmieru, Daugavpili, kur palīdz pašvaldības. Protams, tur viņš mums ir lētāk, bet par privātajiem klubiem šeit hokejs izmaksā šveiciešiem lētāk, viennozīmīgi. Latviešu plūsmu uz Šveici turpinās pat tagad, kad jaunajiem hokejistiem arī pēc 5 gadu pavadīšanas jaunatnes sistēmā vairs nav garantēta Šveices spēlētāja licence un profesionālajos klubos viņi skaitīsies leģionāri. Latvijas treneri par jauniešu aizplūšanu uz ārvalstīm bieži nav priecīgi. Varbūt teiksim tā, es teiktu, laikam tas labākais slānīts laikam aizbrauc tomēr. Līdz ar to tas ir viņiem varbūt sāpīgāk, jo ir jau, piemēram, daudzi, kas izaudzina līdz 15 vecumam, un tad tie labākie aizbrauc prom. Tas ir vissāpīgākais. Man tā pašam ir bijusi savu hokeja skola, un es zinu, es izaudzināju līdz tam 15 vecumam, un tad, piemēram, notiek atlases HS Rīgā, un visi labākie aiziet uz turieni. Tas ir tas pats. Forwards, opposite colors, okay? Pirmajos gados Šveicē Oskars piedalījās 3-4 komandu trenēšanā. Tagad skaits sarucis līdz 1-2. Viņš arī veido apvienotās talanta komandas, kas piedalās turnīros Ziemeļamerikā un darbojas kā hokeja aģents. Arī Šveices sakārtotajā dzīvē Bārtulim miera nav. Man jau tas prieks ir beigās, kad tiem spēlētājiem sanāk. Tagad, kad tu redzi puiši, jau tev parādās, teiksim tā, ko tu esi trenējis, vai kam tu esi palīdzējis, vai ko tu kaut kur esi iekārtojis, kad viņi pienāk pie izlasēm, vai tagad, ja tur kaut kas klauvējās pie draftiem un tā tālāk, vai pie CHL draftiem, tagad, ja kāds klauvējās. Tas jau ir tas lielākais gandarījums. Sieva ir kaut kur dusmīga, kad vakarā pēc treniņiem atnāk un man sākās tā naktsmaiņa, ar Ameriku uz telefonu. Bet vai tas ir mierīgs vai nav mierīgs, es tam esmu pieredzis laikam, bet tāpat salīdzinoši tas ir mierīgs.